Dieva Tēvam un Dēlam un Svētā gara vārdā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Debesīs parādījās liela zīme, saulē tērpta sieviete un mēnesis zem viņas kājām, un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Šos ievadvārdus svētā misē mēs katru gadu dzirdam svētkos, Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā, bet šogad pirmo reizi šie Jāņa atklāsmes 12. nodaļas ievadvārdi tiek mums doti svinot Aglonas Dievmāti. Jaunā Marija no Aglonas, Latvijas vai Māras zemes galvenā aizbildni. Un mums pamazām ir jāpierod pie šī 15. maija, turpmāk kā vienmēr svinībām visā Latvijā. Un šie, protams, nav vienīgie svētki Dievmātes godam, bet pilnīgi noteikti tiem ir sava loma, savs uzdevums, un kaut vai tas būtu, lai atgādinātu mums Marijas klātbūtni. Marijas klātbūtni, kas ir pavadījusi baznīcu pirms pat Kristus cilvēku tapšanas, visā šajā Kristus klusajā laikā, tad Kristus aktīvās, atklātās dzīves posmā, tad Marija ir kopā ar tiem 120, tajās 40 dienās pēc lieldienām, tad viņi ir tajās 10 dienās tajā apjukumā, augšējā istabā, gaidot vasaras svētkus. Un pilnīgi noteikti Marija ir klāt arī vasaras svētkos un tālāk pavada baznīcu, cik vien Dievs viņai dod laiku šeit būt. Un kad mēs svinam kādu lokālo dievmāti, vai Lurdas dievmāti, Fatimas dievmāti, vai šajā gadījumā, sākot ar šo gadu, arī Aglonas dievmāti, mēs pasakam, ka Marija ir klātesoša ne tikai laikā, uzņemta debesīs, un debesis ir šeit pat mūsu vidū, tad viņa ir ar mums joprojām, tāpat kā pirmajā dienā baznīcas vasaras svētkos, bet viņa ir arī klātesoša telpā. Un tad tieši tāpat kā Dievs, kas ir klātesošs vienmēr un visur, jo viņš ir mūžīgs un bezgalīgs, tāpat arī tie, kas ir viņa rokā, šajā gadījumā Marija, mēs varam reiķināties ar viņas klātbūtni, lai kur vien mēs būtu, lai kāds datums būtu piesienas kalendārā. Un iesākot ar grēku nožēlas brīdi, mēs varētu kaut vai šo vienu lietu mēs Dievu priekšā, ka mēs aizmirstam par to Dieva valstības klātbūtni. Vienmēr un visur. Ka mēs tā kā tādi pagāni domājam, ja es došos uz Aglonu, tad tur es saņemšu žēlastību. Vai es 15. augustā vai būšu tur. Un baznīca saka, jā, 15. augusts, 15. mājas, tam nav nozīme. Tas vajadzīgs sabiedriski mums kopā, lai mēs sanāktu un svinētu, bet personiski mēs varam, un mums jāsaprot, ka Dieva valstība ir vienmēr 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Vienmēr pieejami un visur pieejami. Un līdz ar to tie, kas ir mūžībā, šajā gadījumā Marija, ir ar mums kopā, lai kur mēs būtu un lai kā tas būtu. Un ja mēs to aizmirstam, mēs sākam dzīvot kā pagāni, sākam dzīvot kā laicīgi, kā pasaulīgi cilvēki. Un tur rodas visi tie nolaidības grēki pret Dieva valstību, tur rodas visas tās vesela sērija, vienkārši izvirdums ar, varbūt neobligāti sliktām lietām, bet pilnīgi noteikti ar labā trūkumu. Ja? Tik daudz laba mēs nedaram, tik daudz pieredzes neiegūstam.
tik maz dalāmies, tāpēc mums vienkārši aizmirstam to, ka Dievs un viņa svētie un eņģeļi ir šeit pat mūsu vidū, ka tā Dieva valstība nav kaut kur tur ārpus kosmosa, ne, tas ir šeit, tas ir tagad. Un tāpēc, lūdzot piedošanu un mēģinot laboties vienlaicīgi, tad arī lūksim no Dieva šo žēlastību, kādu viņš bija devis Marijai, teiktu Dievam jā, lai kāds būtu laiks, lai kur viņa atrastos. Tāds beznosacījumu, jā, vienmēr jā, Dieva klātbūtnē, vienmēr jā, šai skaidrā apziņai par to, ka Dieva valstība jau ir mūsu vidū. Es atzīstos visvarnējam Dievam, jums
Lūksimies! Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi apveltījis Latviju ar vissvētākās jaunavas Marijas Aglonas Dievmātes aizsardzību un palīdzību un dāvājis ticīgajiem tās svētgleznu. Tevi lūdzam, dod, lai viņu godinot, pieaugam ticībā un debesīs priecājamies par Tavu uzvaru. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, Tavu dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no apustuļu darbiem. Pēc Jēzus uzkāpšanas debesīs apustuļi atgriezās uz Jeruzalemi no kalna, kuru sauc par Eļļas kalnu, un kas ir tuvu pie Jeruzalemes, sabata gājiena attālumā. Un viņi atnākuši uzkāpa augštelpā, un tur palika Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs Alfija dēls un Sīmanis centīgais un Jūda, Jēkaba brālis. Viņi visi vienprātīgi pavadīja laiku lūgšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un viņa brāļiem. Te svēto rakstu vārdi. Amen.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem. Brāļi, kad piepildījās laiks, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievietes un pakļautu likumam, lai izpirktu tos, kas bija zem likuma varas, un lai mēs iegūtu dēlu tiesības. Tā kā jūs esat dēli, Dievs mūsu sirdīs sūtīja sava dēla garu, kas saka: Abba, Tēvs! Tātad tu vairs neesi kalps, bet dēls, un ja dēls, tad savu Dievu arī mantinieks. Tie svēto rakstu vārdi. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijuma, uzrakstījis svētais Matejs. Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Abrahama dēla cilmes grāmata. Abrahamam dzima Īzāks, Īzākam dzima Jēkabs, Jēkabam dzima Jūda un viņa brāļi. Jūdam no Tamāras dzima Fares un Zara, Faresam dzima Esrons, Esronam dzima Arams, Aramam dzima Aminadabs, Aminadabam dzima Nāsons, Nāsonam dzima Salmons, Salmonam no Rahabes dzima Bozs, Bozam no Rutes dzima Obeds, Obedam dzima Jese, Jesem dzima ķēniņš Dāvids. Dāvidam dzima Salomons no tās, kas bija Ūrija sieva. Salomonam dzima Roboams, Roboamam dzima Abijs, Abijam dzima Azam dzima Jozefats, Jozefatam dzima Jorams, Joramam dzima Ozijs, Ozijam dzima Joatams, Joatamam dzima Ahas, Ahazam dzima Ezehijs, Ezehijam dzima Manas, Manasam dzima Amons, Amonam dzima Josijs, Josijam Babilonas trimdā dzima Jehonijs un viņa brāļi. Un pēc Babilonas trimdas Jehonijam dzima Salatiēls, Salatielam dzima Zorobābels, Zorobābelam dzima Abilds, Abildam dzima Eliakims, Eliakimam dzima Azors, Azoram dzima Sadoks, Sadokam dzima Ahims, Ahimam dzima Eliuds, Eliudam dzima Eliezārs, Eliezāram dzima Matans, Matanam dzima Jēkabs. Bet Jēkabam dzima Jāzeps, Marijas vīrs, no kuras piedzima Jēzus, kas tiek saukts Kristus. Ar Jēzus Kristus dzimšanu bija tā, kad viņa māte bija sadarbināta ar Jāzepu, pirms nekā viņa sanāca kopā, izrādījās, ka viņa ir mātes cerībās no svētā gara. Jāzeps viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai celt neslavu,
gribēja viņu klusām atstāt. Bet kamēr viņš par to domāja, lūk, kunga eņģelis parādījās viņam sapnī sacīdams: Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo kas viņā dzimis, tas ir no svētā gara. Un viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem. Bet tas viss notika, lai piepildītos, ko kungs bija runājis caur pravietu, sakot: lūk, jaunava ieņems un dzemdēs dēlu, un viņu nosauks vārdā Emanuels. Tas tulkojumā ir Dievs ar mums. Tas ir kunga vārds. Slava Kristu. Kā mēs dzirdējām jau dievkalpojumā ievadā un lūkšanā, šodien mēs svinam Mariju, jauno Mariju no Aglonas. Pirmo reizi, un līdz ar to mums ir iespēja jau pašā sākumā neieiet kaut kādā tādā rutīnā un vienmēr tās pašas dziesmas, tie paši tur viss notiek, tā kā Aglonā katru gadu jau tu zini, ko to reiķināties, jo šo svētku iedibināšana nav tikai tāda tradīcijas bagātināšana vai izraisīšana. Tas ir vienmēr, lai mums palīdzētu ieiet dziļāk noslēpumā. Jo ja mēs neesam iegājuši dziļumā, ja mēs neesam aizgājuši līdz kaut kādai būtībai, tad visi šie svētki pārvērst par vienkārši rituāliem, tā kā pilsētas svētki vai tur kāds tirgus. Valmierā tur bija tas Simjūdas tirgus gadsimtiem ilgi, un tur visi zina, ka tur būs toreiz pie tās letes tur dabūt tādus stādus, un tur varēs dabūt tādus lopus. Un Dievs negrib, ka mēs padarām to visu par kaut ko paredzamu, kas vienkārši atkārtos no gada uz gadu. Pat ja šie svētki atkārtosies turpmāk gadu no gada, mums katreiz būs iespēja iet dziļāk un dziļāk tajā noslēpumā, ko mēs svinam. Un tā kā mēs bijām šodien diezgan brīvi izvēlēties lasījumus, un plus vēl arī otrais lasījums bija cits, nekā mēs bijām izvēlējušies, tad līdz ar to mums ir tāda interesanta kombinācija, kur mēs varam skatīties, ko tad Dievs caur to visu pateica. Un pirmais, ko jūs noteikti pamanījāt, ir, cik daudz citu cilvēku, personāžu tika pieminēts. Vispirms jau Apostoļu darbu 1. nodaļas tekstā, kas lieliski iedarās šajā nedēļā starp debeskāpšanu un vasaras svētkiem, kur Lūkas piefiksē to brīdi, kad viņi no Eļas kalna, no kurienes Jēzus pazuda viņu acīm, viņi nebūvē telti Eļas kalnā, viņi saprot, ka tagad vairs nav svarīga tā vieta vai cita vieta, viņi vienkārši dodās uz to vietu, kur viņi var būt, mājot, kāda ēka, kuras otrā stāvā tad ir pietiekoši liela telpa, lai šie 120 varētu gaidīt svētā gara atnākšanu. Un tas, ko Lūkas mums aprakstā, viņš varēja pateikt, tur bija mācekļi un kad gaidīja vasaras svētkus. Bet viņš sauc vārdā
Ja, viņš izceļ, viņš saka, tur bija Pēteris. Viņš tur sēdēja tā, pie loga. Ne, tad tur bija Jānis. Un tad tur bija Jēkabs un Andrejs. Viņi tur tuvāk ēdienam sēdēja, viņiem garšoja tās paipalas ceptās. Vai ne? Un tad bija Filips un Toms, kas visu laiku kaut ko diskutēja. Vai ne? Tad tur bija Bartolomejs. Jā, un tad tur vēl bija Matejs sēdēja tanī galā. Un tad bija Jēkabs. Ne tas Jēkabs, Alfeidās Jēkabs. Un tad bija Sīmanis. Nu, ne jau Pēteris Sīmanis, bet Sīmanis centīgais. Un tad tur bija Jūda. Un tad tur bija, nu tas ne jau tas Jūdas, bet Jūda Jēkabrā. Tad burtiski mēs redzam, ka tur ir konkrēti cilvēku, konkrētu vēsture, konkrētu raksturu, izskatu, stilu, pieredzi, izglītību. Un jā, tad tur vēl bija sievietes, tās daudz sieviešu, tad vēl bija, nu jā, saviņām, protams, Marija, ne? Un Lūkas viņš apraksta baznīcu, nevis kā tādu kaut kādu, nu, kristieši, tur katoļi, ja? Bet viņi konkrēts cilvēks, jā, tie konkrēti cilvēki ar konkrētām dzīvēm, kas ir visas tā sasinhronizējušās, lai viņi izrādītos tajās 10 dienās vienā telpā. Un lai viņiem tās slāpes, kopīgās slāpes pēc svētā gara, pēc šīs Dieva mīlestības, kurā viņi vēlējās tikt ietērti, bija tās, kas viņus vienoja. Viņi visi grib vienu. Un tā ir fantastiska vienotība baznīcā, kur mēs visi gribam to pašu, ko grib Marija, ko grib Pēteris, ko grib Jēkabs. Mēs visi gribam vienu. Tas tā kā, es nezinu, Arēnā Rīga, ja Latvijas izlases spēlētu kādā čempionātā pret, tur, nezinu, jebkuru citu komandu, tur būtu 10 000 cilvēku, varbūt 11 000 cilvēku, nezinu, kas visi grib vienu, lai kaut kādā veidā tā ripa nonāk tajos vārtos. Un visi gaida, un visi šausmīgi pārdzīvoja, tas nenotiek, un tur aizkavējās, un kaut kāda netaisnība pa ceļam, tur tiesnesis kaut ko ne tā, un tur protestē, un tad, ja tomēr kaut kā tā ripa tajos vārtos tur nonāk, tad vienkārši ir pārpusīnas decibela troksnis, kas, ja tā nebūtu laba konstrukcija, nonest arēnas jumtu, ja? Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi visi ir vieni, pilnīgi skaties tā kā būtu bariņš kaķi un to aizku lāzi ar to stariņu, un visiem galvas kustās vienā. Ja, viņi visi meklē to pašu, visi skatās uz to pašu. Un tas ir, bet tajā pašā laikā katrs ir pilnīgi atšķirīgs. Dažādi ķērmušies ar dažādiem finansiāliem stāvokļiem, dažādās izglītību, kultūru vispār, fiziski atšķirīgi, vecums atšķirīgs, dzimums atšķirīgs. Bet viss ir kā viens sirds, kā viena dvēsele. Bet tie konkrēti cilvēki. Ja? Mēs varētu pateikt, ka baznīca viņa pastāv kaut kā tā, bet viņa nepastāv. Ja, teiksim, Jūdas aizgāja, neatgriezās, pakārās, Jūdas vieta paliek tukša. Bet tagad, ja būtu arī Pēteris, piemēram, pateicis, nē, es Jēzus nodevu, es vairs nevaru, es eju zvejot, viņš nebūtu te augšā namā, viņš būtu laivā savā. Tirgot tās 5 zivis, ko viņš tur noķēris. Tikpat labi varēja arī Alfeja dēls Jēkabs doties pie Alfeja un teikt, un tās sievietes varēja pateikt, ko mēs neesam riskēt šeit, ja tagad Jēzus nogalināja, mums jau arī nežēlos, vai ne? Viņi vienkārši varēja tur nebūt. Vienkārši pietiek, ka viens nav, otrs nav, trešais nav, un beigās neviena nav. Bet šeit ir 1, 2, 3, 5, 12. Ir Marija, ir kāds, kas viņus tā satur kopā, ne, un izveidojas baznīca, un svētiem garam ir uz kā nolaisties. Un tas uzsvars, es domāju, tieši saucot vārdā konkrētos cilvēkus, ir uz to, ka
visa šī žēlastība, visa vasaras svētku atmodas, atzimšanas, pārveidošanās, visādas, viss ir atkarīgs no konkrētiem cilvēkiem. Jo Svētais Gars nevar nolaisties, viņš var nolaisties tukšā baznīcā. Bet krēslī netiks piepildīta Svēto Garu. Bet cilvēki var. Un tas mazumiņš, kas mēs šeit šorīt esam, tāpēc, ka ir darba diena, vai ne, jūs tas ir tieši 12, vai ne, tur augšā vēl 2, un šeit priekšā 2, kopā mēs esam 16, jā. Šeit, tieši tiek pieminēts pat mazāk nekā mēs šeit esam. Un tas ir nekas. Galvenais, ka mēs esam. Un baznīca nepastāv ārpus mums. Jā, baznīca nav kaut kas, uz ko mēs nākam, baznīca nav kaut kas, par ko mēs varētu spriest no malas. Jā, kopš kristības tu esi baznīca. Tevis nav, baznīcas nav. Tu esi baznīca. Un, protams, ka mēs šodien svinot Mariju, redzam Mariju kā pirmo kristieti, kā pirmo, kas pasaka šo beznosacījumu jā Dievam, kurai viņai ir karalisks asins, bet viņai ir, lūk, es esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda, un ir uzreiz arī dara to, ko Dievs no viņas sagaida, ne tikai skaisti piekrīt, ka laba doma Dievs pateica. Un viņa ir pirmā kristiete, un viņa paceļ pārējos. Viņa ir kā tāds lomas modelis, jā, uz ko citas sievietes, viņas var rūpēties apkārt, un, protams, viņai tas īpašais status, ka viņa ir Jēzus māte, bet tur ir kaut kas daudz vairāk. Jēzus to tīri bioloģisko, viņš tur pārāk neuzsver, viņš ir, kas ir mana māte, kas ir mans brālis, mana māte, tie izpilda man tēva gribu, kas klausās un izpilda Dieva gribu. Un Marija ir tāda īstena kristiete, un tāpēc katrā kristīgā tautā būs kāda svētvieta vai pat vairākas svētvietas, ja, kur mēs sanāksim tieši tāpat kā šeit vasaras svētku gaitās pirmā baznīcas pirmie kristieši, ja, ne, kopā ar Mariju atvērties svētiem garam, kopā ar Mariju būt vienoti Kristū, kopā ar Mariju būt Dieva tēva bērni. Un tad būs vienmēr kāda galvenā svētniece. Ja mēs domājam par Lietuvu, droši vien nāk prātā Šilova, ja mēs domājam par Poliju, droši vien nāk prātā Čenstehova, ja mēs domājam par Franciju, droši vien tā varētu nāk prātā Lurda, pat ja tur ir citas svētnīcas, ja mēs domājam par Portugālu, droši vien tā ir Fatima, un tā tālāk. Ja mums ir, mēs domājam par Meksiku, tad tā noteikti Guadalupe, un varstot mums ir šīs galvenās tādas svētnīcas, galvenās varbūt svētbildes, ja tā kā Aglonā vai priekšā Čenstehovā, kas arī tiek kronēts, bet tas nav par tām ēkām, tas nav par konkrēto glēzni, tas ir tieši par šo, ka mēs gribam sapulcēties ar Mariju kopā. Ja, tas ir bībeliskāk nevar būt vairs. Mums reizēm brāļi protestanti pārmet, ka šī Marijas tādā godināšana nav bībeliska, bet grūti iedomāties kaut ko bībeliskā. Ja mēs gribam būt baznīca, kas saņem svēto garu, ja mēs gribam kļūt par tādu baznīcu, tad mums ir jādara to, ko darīja viņi. Jāsanāk kopā, bet kopā ar Mariju. Kopā ar Mariju. Bet tur ir šie konkrēti cilvēki. Marija viena pati arī nav baznīca. Ja es saku 2 vai 3 ir manā vārdā. Tur jau sākam baznīca. Un otrā lasījumā mēs gan nepaziešiem vietā aizlasījām galatiešus, bet, teiksim, paņemam kaut vai to galatiešu lasījumu, ja? Ko mēs dzirdējām, ir, kā Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, bet kā dzimušu no sievietes. Ja, iemiesojas no svētā gara, bet dzimušu no sievietes. Un konkrēti Pāvils šajā gadījumā, protams, runā par Mariju.
atkal, Marija varēja nebūt. Viņa var pateikt, ko tas var pa jaunu? Ir taču cienīgākas Izrēlē. Ko tad Nazaretē? Ej Jeruzālēmē, tur ir dāmas, ja tur būs īstās mesijas mammas, vai ne? Bet Marija, viņa pieņem šo savu. Kāpēc viņa kļūst par tādu līderi? Kāpēc viņa kļūst par tādu? Tāpēc, ka viņa nemeklē šo pirmo vietu. Absolūti nemeklē. Bet viņa to pieņem, ja viņa noliek šajā vietā. Un tas, ko mums kā kristiešiem bieži vien ir ļoti, ļoti grūti saprast, ka mums nav jāmeklē pirmā vieta, mums nav jāmeklē būt tur kaut kādiem, bet, kad Dievs tev aicina, kad Dievs saka, zini ko, tā tava kaimiņa vai kaimiņienes pestīšana pilnībā atkarīga no tevis šobrīd. Tu esi vienīgais kristietis 500 metru rādījusā. Un jums ir draudzība, jums ir kaut kāds konfliktiņš, bet risinot to konfliktiņu jūs varat nostiprināt draudzību, tur vajag pazemību, tur vajag tādu pretimnākšanu, tur vajag to, varbūt uzcept plātsmaizi un aiziet ciemos. Un konkrēts cilvēks. Pestīšana netiek dota citādi. Ja, kā te Pāvils raksta, kad piepildījās laiks, Dievs sūtīja savu dēlu dzimušu no sievietes. No konkrēta cilvēka. Ja, Dieva vārds top miesa caur konkrētiem cilvēkiem. Un mēs, kā kristieši, esam šie cilvēki šodien un šeit. Jo, protams, ka svinot Aglonas dievnāku, mēs varam domāt par Livoniju, ja, par šo visu Igaunijas Latvijas teritoriju, kas ir Māras zeme, ja, tur 20. gadsimtā Igauni to vispār sāk izmantot kā sinonīmu Igaunijai. Latgalē mēs Latgali saucam bieži par Māras zemi. Ne, tur interesanti vērot, teiksim, Igaunijā laika ziņās. Viņi saka, Marjamā, tur salnas šonakt nebūs, ja, Marjamā. Kas tāda Marjamā, kas tā par tādu teritoriju? Tā ir Māras zeme. Māras zemē. Šonakt salnas nebūs. Ja, viņi attālinājušies ļoti, ļoti no katoliskās baznīcas pa šiem gadsimtiem, īpaši kopš Zviedru laikiem, tomēr joprojām turpina savu zemi, saukt par Māras zemi. Tāpat kā to daram mēs. Ja, un tur ir, kā Indriķis apraksta to priesteri un rakstnieku un vēsturnieku, ja, kurš apraksta, kā Rīgas bīskaps Alberts Laterāna 4. koncilā ir pie pāvesta Inokentija, un viņš saka, tēvs, mēs ļoti priecājamies, kas novērtējam jūsu rūpes par Jeruzālemi, kas ir dēla zeme, bet tas toreiz ļoti aktuāli, tā tieši svētās zemes, viss tā krustnešu būšana, tas viss ar to ap svēto zemi, ar dēla zemi, bet bīskaps Alberts saka pāvestam, viņš saka, bet paskatieties uz Livoniju, kas ir mātes zeme. Jā, attiecieties pret to tāpat. Un tad, kad pāvests paņem savā tādā paspārnē šo Livoniju, ja, 15. gadā, līdz tam viņa ir kā Svētās Romas impērijas kaut kā teritorijā, bet tad 1215. gadā pāvests saka, ok, ja, baznīca paņem šo te Igauniju, Latviju pašreizējo tādā savā aizgādībā, tāpēc, ka šī ir mātes zeme. Un tas varbūt ir vienīgais iemesls, kāpēc vispār mums eksistēja. Tāda maza tautiņa ar tādu teritoriju, ar tādiem kaimiņiem, mums jau sen vairs nevajadzēja eksistēt. Jā. Un mēs esam izvēlējušies Mariju, tāpēc tas viens ļoti konkrēts cilvēks, konkrēta svētā, konkrēta persona, kuras aizbildniecību mēs lūdzam, bet tikpat labi arī Marija ir izvēlējusies mūs. Un tas nedrīkst apstāties tikai, lieta atrisināta. Mums ir aizbildne, mēs draudzēsimies Mariju, Marija draudzēsies ar mums. Marija saka, nē, jūs nesaprotat, tad jums jābūt viens otram tādiem. Mums vienam otram jābūt par aizbildņiem, jums jāklausās Dieva vārds, jums jāpilda Dieva griba. Es esmu tikai pirmā kristieti. Tu esi pēc kārtas cits kristietis, bet tieši tāpat arī tev ir jārūpējas par šo zemi. Jūs domājat, ka Marija var rūpēties par šo Marjamā, par šo Livoniju. Bez mums?
tad Kristus nevar glābt šo zemi bez mums. Mēs esam tās glābēji, mēs esam tās cerība, mēs esam tās vienīgā cerība. Un mēs esam ļoti labi iesākuši. Ja? Un Cēsis, mēs esam viena no pirmajām draudzēm Latvijā. Vispār Livonijā, jāsaka tā. 1206. gads, tas ir praktiski uzreiz pēc Ikšķilas Rīgā. Tās lielās baznīcas ir uzbūvētas vēlāk. Un mums izdevās pirmajā piegājienā. Un šīs kļuva pa kristīgām zemēm, katoliskām zemēm, Cēsīs, Vasēties, bīskapija, viss pārējais. Bet tad mēs kaut kur atslābām. Tad mēs kaut kur pēkšņi mēs tā kā neredzam, ka mēs neceram vairs, ka var atkal šeit būt Terra Mariana. Un Terra Mariana šeit būs tikai tad, ja mēs būsim kā Marija, kas klausās Dievu vārdu un tam paklausa. Un to nes tālāk citiem. Un ka mēs būsim vienoti kā apustuļi, vai ne, tā kā šeit arī Galatiešiem Pāvils saka, mēs visos ir šis Dieva gars, kas sauc Aba Tēvs, kas mūs padara par brāļiem un māsām. Un tā kā mēs dzirdējām tur vasaras svētkos, dzirdējām, bet mēs lasītu tālāk līdz 2. nodaļai apustuļu darbos, mēs redzētu, ka vasaras svētkos tur ir no visām ciltīm un tautām un valodām, un tur etniskais vairs nav izšķirošanas. Tur ir šī jaunā piederība, tur ir šī jaunā Dieva tauta, kas sastāv atkal no konkrētiem cilvēkiem. Un gandrīz vai skaits nav tik svarīgs, cik mēs esam, bet cik mēs esam, cik ļoti mēs esam, tas, kas mēs esam. Tas ir izšķirošais. Ja? Tev 16 kristieši, kuri ir kā Marija, ir vairāk nekā 160,000 kristieši, kas ir vienkārši vārdu kristieši. Un tāpēc arī evaņģēlijā, ko mēs dzirdējām, es paņēmu to garāko formu Mateja evaņģēlija sākumā, kur jūs dzirdējāt šīs 3-14 paules no Abrahama līdz pat Jāzepam. Un es redzu, ka mēs nogurstam klausoties, ka mēs sākam dzirdēt, un tādā mums jau mums šķiet par ilgu, ja, dzirdēt 40-50 vārdus, kas tur ir minēti šodienas evaņģēlijā. Bet tas ir 40-50 dzīves. Ja, tur ir izvēles, tur ir viss, un Jēzus nākšana no Abrahama līdz Abrahamam dotais solījums izpildītos. Pietiktu, ka viens no viņiem pārautu. Pietiktu, ka Jehonijs vai Salatiēls vai Elijūds vai Azams vai Jozafats izstātos no spēles. Un Jēzus nebūtu. Atkal mēs nonākam pie tieši tā paša, pie tās pašas domas, ka katra cilvēka, katra kristieša, katra Dieva cilvēka jā ir izšķiroši pasaules pestīšanā. Un ja tagad mēs redzam, ka mēs esam pestīšanu izlaiduši no rokām un tautas dekristianizējas ātrumā, kuru nekādi svētki neizglābs, mēs skatāmies aglonā, paliek aizvien mazāk un mazāk un mazāk katru gadu. Dievnam kļūst tukšāk un tukšāk, tukšāk. Tas nozīmē tikai vienu. Baznīca, kurai ir jāaug, ja tā sarūk, tur ir kaut kur vai nu pateikts nē. Kāds ir pateicis nē? Vai arī kāds nav pateicis jā? Un kaut kur tanī visā ir arī tavs jā vai nē Dieva gribai. Un jā, mēs visi esam
līdzatbildīgi tam, kas šobrīd notiek pasaulē. Tāpēc, ka mēs neesam kā Marija. Mēs neesam valdnieki, kas reizē ir kalpi. Mēs neesam pravieši, kas reizē klausās. Mēs neesam priesteri, kas pārstāv Dievu pie cilvēkiem, cilvēku pie Dievu. Patiesībā mēs esam, caur kristību mēs nevaram nebūt, bet mēs nedaram to. Mēs neesam pilnā mērā tas, kas mēs esam. Un tāpēc šodien, kad mēs svinam mūsu Mariju, ja tā varētu sacīt, Aglonas dievmāti, skatīsimies uz viņu kā uz to lomas modeli, kā pirmās kristietes tajā augšajā istabā. Ne tikai tāpēc, ka viņa ir privileģēta un Jēzus māte, Jēzus bija populārs, bet tāpēc, ka bez Marijas nav Jēzus. Bez Marijas Dieva mīlestības šī izteiksme nekad nebūtu tapusi miesa. Un tas, ko mēs dzirdējām evaņģēlijā, Emanuels, tas nozīmē Dievs mūsu vidū, Dievs starp mums. Ja Marija nebūtu ieņēmusi un dzemdējusi, tad Dievs nebūtu mūsu vidū, tā kā viņš bija. Un tad, kad tu ej pa pilsētu, vienalga vai pēc dievkalpojuma atpakaļ uz autobusu vai pa ceļam ieies veikalā, varbūt uz poliklīniku, un skaties uz pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem, ja tu redzi, ja tev paliek iespējas, ka tu, kas par Marjamā šeit liecina tikai dolomīta sienas, bet kā veids, kā mēs dzīvojam, nav kā svētajā zemē, kā mātes zemē, kā Marijas zemē, kā kristiešu zemē. Tad nesamierinies ar to. Nepasaki, tagad citi laiki. Jo tik daudz, ko var norakstīt ar 21. gadsimtu. Bet, ja tu skaties Eirovīzijā, tās dziesmas un to, kā un kas tiek slavēts, ja tu skaties uz Eiroparlamenta kaut kādiem lēmumiem, kad tu saproti, ka tā ir pilnīgi kristīga ideja. Roberts Šumans, katolis, viņa mamma ar rožkoņu rokās, viņi izlolo šo Eiropas ideju, ka nebūs kara Eiropā, ja mums būs šī tērauda un ogļu savienība, kas izaug par šo kolosālo tautu, nebijušo vienkārši brīvprātīgo kopienu, bet kas tā arī neieliek savā konstitūcijā, ka mūsu vienojošais ir kristīgās vērtības. Kas pie tā ir vainīgs? Kas pie tā ir vainīgs, ka viens no senākajiem dievnamiem Lielbritānijā, kas ir izdzīvojis to Londonas ugunsgrēku un visu pārējo, ka tur tagad ir ierīkota pat ne mošeja, bet kaut kāds kultūras centrs, un tad ir tāda telpa, lai mēs būtu atvērti uz kultūras bagātībām, tad tur ir vienkārši musulmaņiem tāda islama, tāda izstaba uztaisīta. Un tas tiek pasniegts kā kaut kas lielisks, un redz, kādi mēs esam labi, mēs dodam islamam vārdu un telpu savā baznīcā. Kā mēs līdz tam esam nonākuši? Konkrēti cilvēki, konkrētos brīžos nav bijuši kā Marija. Nav teikuši Dievam jā, vai ir pateikuši Dievam nē, kā Jūdas. Un tur ir tie tukšumi, un tāpat tukšumi necieš. Tāpat arī šeit Cēsīs, Cēsu novadā, vairāk kā 40,000 iedzīvotāji.
par kuriem mēs esam Dievu priekšā tieši atbildīgi, ka tā ir mūsu draudzes teritorija. Tas tukšums, ko mēs atstājam, neskrienot kalnos ar labo vēsti, kā Marija pie Elizabetes, nepaliks tukšums. To jau tagad ir aizpildījis kaut kas cits un aizpildījis vēl draņķīgākas lietas. Un katra nākošā paudze būs tālāk un tālāk un tālāk. Un tas ir pilnīgi bezcerīgi, ja mēs neko nedaram. Bet redzot, kā vienas jaunas meitenes, 11-gadīgas meitenes, var mainīt cilvēces vēsturi, tas reizē iedod arī šo cerību mums. Ja mēs neko nedarīsim, viss būs vēl sliktāk un mēs pārāk maz zinām, lai būtu pesimisti, bet būs briesmas. Būs briesmas. Mēs atkal pielūksim kokus, ja? Nav ilgi jāgaida, tas jau notiek. Mums ir tādi elki sataisīti, ja? Mēs tādus elkus esam sākuši jau pielūgt. Un būs vēl sliktāk. Bet ja mēs noticēsim un neatstāsim, ja mūsu vieta nepaliks tukša, būs jādomā aizlīmēt to ar ko, kas lai aizņem Jūdasa vietu. Ja? Bet ja mēs tiešām būsim, kā Marija, kas ir turklāt un kas pulcina ap sevi, kas kaut kā neizstājas no spēles, pat ja neko nesaprot. Viņai vairāk jautājumu nekā atbilžu, un tomēr viņa saka Dievam jā. Ja mēs būsim tādi, un katra būsim tādi, tad skatoties uz Mariju, kura nav dieviete, kura nav ieradusies no citas planētas, vienkārša, pazemīga jūdu meitene, kā tik daudz citas. Bet viņas tas milzīgais spēks ir viņas jā. Un vasaras svētkos Marijas klātbūtne ir tā kā tāds ieraugs, kas saraudzē visu mīklu, jo pār viņu jau ir kunga gars, jau vairākus gadu desmitus viņa ir augusi šajā žēlstībā. Un tad, kad pienāk laiks piedzimt baznīcē, tieši tāpat kā viņa iznēsāja Jēzu un laida viņu pasaulē, tāpat arī viņa šeit ir klāt, iznēsāja baznīcu un laižot viņu pasaulē, bet jau ar to tajā pašā garā, ar to pašu garu piepildīt, kāds bija viņam. Un Marija labprāt turpinātu šo darbu arī šeit, arī savā zemē, kas ir no baznīcas puses nekad nav atsaukts, šī joprojām visa Livonija ir Terra Mariana, un Marija ļoti labprāt gribētu būt ieraugs mūsu mīklā. Mums tāpēc ir šī sadraudzība, un tāpēc ir šie svētki, lai mēs pietuvotos Marijai, ļautu viņai tuvoties mums, un tad visi kopā ļautu, ka Dieva gars nāk pār mums kā pār šo pirmo baznīcu vasaras svētkos, un ka beidzot būtu cerība ne tikai baznīcai, bet arī visai pasaulē. Tāda nebūtu tikai dēla zeme, tur Jeruzaleme un mātes zeme Livonija, bet ka visa pasaule, visai cilvēcei būtu gan tēva, gan dēla, gan mātes zeme, Dieva zeme.
trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots raksturos, uzkāpa debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņu valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto gāru, kungu un atzīminājumu, kas no Tēva nēra izlīst. Es ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas izlīdzinājās caur praviešiem. Es ticu uz vienu, svētu, katoliku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību, svētu piedošanai, lai mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžu. Kā kungs Jēzus pēdējā vakariņu laikā lūdzās par mācekļiem, tāpat arī mēs kopīgā lūgšanā pacelsim sirdi pie Tēva. Lūgsim par svēto Dievu baznīcu. Tēvs, pasargā to savā vārdā, lai neviens no taviem bērniem nepazustu, bet uzticībā ietu mūžīgās dzīves ceļu. Lūgsim par mūsu pāvestu Francisku un visiem garīdzniekiem, lai viņiem pietiek spēka un Dieva mīlestības kalpot cilvēkiem un tuvināt viņus Dievam. Lūgsim par visām draudzēm un ģimenēm, lai, lasot svētos rakstus un pildot Dieva gribu, tās būtu svētītas patiesībā. Lūgsim par mums pašiem un par visiem kristiešiem. Tēvs, pasargā mūs vienmēr no ikviena ļaunuma. Jēzus lūdzās, lai viņa prieks mūsos būtu pilnīgs. Tēvs, uzklaus šo lūgšanu un ļauj mums vienmēr palikt kunga priekā, arī grūtību un pārbaudījumu brīžos paļauties uz tavu palīdzību. Tēvs, dāvā mums drosmi, lai dzīvojot pasaulē, mēs nesekotu grēka likumiem, bet vienmēr pildītu tavu svēto gribu. Kungs Jēzu Kristu, nāves uzvarētāju, uzveic nāves garu Ukrainā, svētajā zemē un it visās vietās, kuras ir piemeklējis karš un cita veida ļaunums. Apžēlojies par cilvēkiem, kas cieš un sauc pēc taisnīguma. Nāc ar savu mieru, svētību un dziedināšanu. Lūgsim par mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, lai Kristus upura dēļ Dievs apžēlojas par viņiem un dāvā mūžīgo iepriecinājumu debesu valstībā. Dievs mūsu Tēvs, kas Kristu atklāja cilvēkiem savu mīlestību, stiprini mūsu uzticībā tavam vārdam un palīdz pildīt tavu gribu, lai sargājot savstarpējo mīlestību, mēs vienmēr paliktu vienoti ar Tevi. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.
Lūdzieties, brāļi, māsas, lai Dievs svētais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai Kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai. Visvarenais Dievs, labvēlīgi uzlūko lūgšanas un upur dāvanas, ko tavi ticīgie tev velta, godinot visvētāko jaunavu Dieva māti, un žēlsirdīgi dāvā mums savu palīdzību caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Uz augšu sirdī. Mūsu sirdīs ir pie Kunga. Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi ir cienīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšanu nesoši, ka mēs tev, Kungs, svētais Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, pateicamies vienmēr un visur, un tevi cildinām, teicam un slavējam. Vissvētākās jaunavas Marijas svinību dienā, viņa svētā gara spēka apēnota ieņēma tavu vienzimušo dēlu, un nezaudējot jaunavības godu, dāvāja pasaulē mūžīgo gaismu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Viņā tavu majestāti slavē eņģeļi, godina valdīšanas, tavā priekšā dreb varas, debesu spēki un svētie serafi vienotā līgsmē tev kalpo. Mēs tevi lūdzam, ļauj arī mums pievienot viņiem savas balsis, pazemīgi atzīstot un saucot. Tu esi patiesi svēts, tev pienākas gods no ikvienas radības, jo caur tavu dēlu mūsu Kungu Jēzu Kristu un svēto garu tu visu dzīvini un dari svētu un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules slēgta līdz pat rietam tiktu upurēts tavam vārdam par godu, tīrs upuris. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, Kungs, svētī šīs mūsu upur dāvanas tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums top par tava dēlu, mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm, jo pēc viņa palīdzes mēs svinam šo noslēpumu. Tā vakarā, kad viņa nodeva, viņš ņēma maizi, tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.
Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, te pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir man jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai pieminē. Lūk, ticības noslēpums. Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai. Tāpēc pieminēdami, Kungs, Tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgu augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizējo atnākšanu, mēs ar pateicību Tev upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upuru dāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar Tevi, lai mēs pieņemdami Teva dēla miesu un asinis, saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viens un viens gars ar Kristu. Viņš, lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem izredzētajiem, ar visvētāko jaunavu Dievu māti Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, ar Taviem svētajiem apustuliem un godpilniem mocekļiem un visiem svētajiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie Tevis. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu, stiprina ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu, šīs zemes gaitās, savu kalpu mūsu pāvestu Francisku, mūsu bīskapus Zbigņevu, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimē, kas ir nākus pie Tevis ar lūgšanām, ved pie sevis labais Tēvs arī tos savus bērnus, kas ir tālu no Tevis, bet mūsu nomirušos brāļus un māsas un visus, kas Tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu Tavu godību, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dodi visu labo. Caur Jēzu Kristu, ar viņu un viņām, Tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļaunā. Atvestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju Kungu Jēzu Kristu. Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem,
Es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžu. Āmen. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers lai ir ar tevi. Sniedziet mums otram Kristus miers. Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Sveitīgi tie, kurus Dievs ir aicinājis pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesels.
Marijas varenais, un svēts ir viņa vārds. Alleluja! Ja šis ir Marijas sauciens, himnā, kurā labprāt pievienojas visa baznīca, katru vakaru, Magnificat. Tiešām Dievs, tu esi darījis lielas lietas, bet tu esi tās darījis caur Mariju. Un Marijas, jā, nekādā gadījumā nemazina tavu darbu nozīmi, tavu lomu, es tev neaizēnu, bet tas dara to pieeju iespējami. Un tieši tāpat kā šī mazā jūdu meitene ar savu jā maina pasauli, tagad tu aicini katru savu mācību, katru kristieti. Ar savu jā. Nevis izjaukt Dieva plānus vai tos aizēnot vai nostāties tev priekšā. Kaut kā darīt iespējamu, ka tava griba notiek, kaut kā sagatavot tev ceļu, kaut kā izdarīt to, ko Marija izdarīja. Tāpat kā Marija, mēs vēlamies, lai arī pār mums nāk tavs gars, tavs augstās spēks arī mūsu apvainot. Tāpat kā Marija, mēs vēlamies būt uzticīgi no Andros līdz Golgātai, līdz vasaras svētkiem. Tāpat kā Marija, mēs gribam, lai šī zeme kļūst par tavu zemi. Un mēs lūdzam vienu žēlastību baznīcai, tas ir, lai mēs esam kā Marija. Un lai mēs arī vienu dienu varam dziedāt savu Magnificat. Arī mēs varam atskatīties uz savu īso mūžu un teikt, cik daudz Dievs ir, kādas lielas lietas Dievs ir izdarījis. Mēs tikai pateicām jā. Mēs tikai savu sirdi atvērām. Mēs tikai ieklausījāmies uzmanīgāk Dieva vārdā un ļāvām Dievu gribai notikt. Tas bija Dievs, kurš to visu izdarīja. Un Marija neļauj baznīcai Latvijā, Igaunijā. Vienkārši neļauj baznīcai apstāties, neļauj baznīcai pierast pie kaut kā noslīgt tradīcijās, noslīgt rituālos. Vedam šo vienmēr nezināmo, vienmēr pārsteigumu, pilnu izaicinājumu. Mums ir jāsaka, Tēva gribai jā. Katrs jā ir citādāks, katrs jā nav līdzīgs iepriekšējiem. Kaut kādu zinām daudzumu jā, bet vēlāk, atskatoties atpakaļ, mēs varam šo Magnificat dziedāt. Un Marija, tu nebija supermenis, tu nebija kāda ārkārtas Wonder Woman. Tu bija vienkārši jūda meitene. Es iemīlēju savu nabadzību, ļaujot Dievu bagātībai to piepildīt. Tad arī mums iemīlēt savu mazumu, iemīlēt
Lūksim. Dievs mums, kurus esi stiprinājis ar sava dēla miesu un asinīm, ar viņam vissvētās mātes aizbildnību, pasargā no visa ļauna un svētī mūsu labos darbus caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Tikai atgādināšu, ka šonedēļ mums ir piektdiena vakarā adorācija, kā vienmēr, no 7 līdz 8 stunda kopā ar Jēzu klusumā, bet sestdien vakarā mēs jau ieiesim vasarsvētku svinībās ar vigīlijas dievkalpojumu 7:00 vakarā. Tā kā jums ir iespēja izbrīvēt šo vakaru un jūs vēlaties tādā īpašā veidā dzirdot Dievu vārdu, kaut kā ļaujot tam darboties jūsu sirdī, sagatavoties vasarsvētku žēlastībai, protams, kopā ar Mariju, tad šāda iespēja ir, un vasarsvētku vigilija ir, tāpat kā lieldienu vigilija, tas ir tāds ļoti, ļoti īpašs brīdis, kas mums ļauj ieiet daudz dziļāk, nekā mēs varbūt to varam izdarīt kaut pa dienu svinot svētkus tādā svinīgā un plašā veidā. Tā kā ir mums piektdiena 7:00 vakarā adorācija, un pēc tam sestdien 7:00 vakarā ir vasarsvētku vigīlijas dievkalpojums, kas, protams, arī būs tiešraidē pieejams tiem, kuri mums pievienoties attālināti. Lai saņemsim svētību. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lai sūta pār jums savu svētību visvarenais Dievs, kurš ir atpircis pasauli ar savu no jaunavas Marijas dzimušā dēla upuri. Lai vissvētākā jaunava Marija, kas pasaulē dāvāja dzīvības devēju, ļauj jums vienmēr un visur izjust viņas gādību. Jums, kas šajā dienā esat dievbijīgi sapulcējušies, lai kungs sūta garīgu prieku un mūžīgu algu debesīs. Visvarenā Dieva, Tēva un Dēla un Svētā gara svētība, lai nonāk pār jums un ir ar jums vienmēr. Dieva žēlastība, lai jūs pavada.